Finanšu ministra Dana Reizniece-Ozola izteikusies, ka vidu ģenerāla direktoram vajadzētu maksāt 8100 eiro lielu algu. Kāds ir jūsu viedoklis? Cik lielam vajadzētu būt šī amata atalgojumam, lai tas motivētu cilvēku strādāt? Jā. Kā uz jebkuru parādību var pasīties dažādi. Protams, darba spēks ir prece, un kā jebkurai precei ar darba spēkam ir cena darba spēku tirgu. Kā jūs atceraties, kad pēc Kalvīša valdības nāca pie varas Dombrovska valdība, tad tagadējā vienotība ar putām uz lūpām bazūnēja, ka jānogriež ir ierēdniecībai algas, un tas arī tika izdarīts. Tas arī tika izdarīts, lielā mērā nivelējot dažāda kvalifikācijas ierēģus un padarot šo darbu lielā mērā par hobiju. Savukārt, privātajā sektorā tur skaidri darbojas šis tirgus likums, un menedžers maksā tik, cik pa viņu ir gatavi maksāt darba devējs, kāda kompānija, darba spēku tirgu. Un pie tam mūsu darba spēku tirgus attiecībā uz kompāniju vadību ir atvērts, viņš nav aizvērts. Jo ir daudzas gan lielas ārzemju kompānijas, kurām te ir dažāda veida filiālis, kurās strādā gan vietējie, gan arī ārzemnieki, un tur ir tādas algas, kādas ir tirgū. Lūk, un vienotība padarīja šo te darbu ierēdniecībā faktiski lielā zinām mērā par tādu hobiju. Hobiju, tradīciju, ka uz to var bāzēties valsts pārvalde, uz tādu hobijisku pieeju. Dzīve rāda, ka tas tā nenotiek. Cilvēki tiek aicināti no valsts pārvaldes uz privāto sektoru, un lai viņi no privātā vai nu atgrieztos, jeb arī vienkārši sākt strādāt valsts pārvaldē, viņiem jābūt ir kaut kādai motivācijai. Jo mēs katrs zinām, ja viegli pierast pie lielākas algas, bet ļoti grūti pierast pie mazākiem ienākumiem. Pareizi? Ko? Tā ir? Jā. Kādreiz, kad es atnācu dzīvot uz Ventspili, jauna ģimene pēc augstskolas, tad visu algu pielikumu mēs uzreiz nolikām malā. Tas bija kā investīcija resurss, nopirkt tur televizoru, leduskapi un tā tālāk, lai Dievs pasarg nepierod par to labāk ēst, jo ēst var noēst pašu velnu. Ja, un nodzert tāliņos un tam līdzīgi. Tad, ja pieliek 30 rubļi un katru mēnesi to noliek, tad gadāji tas ir 360 rubļi, par to jau varēja nopirkt televizoru. Ja? Tā. Lūk, un tā situācija tai valsts pārvaldē tagad ir tāda, protams, ka, ja jūs gribat no privātā sektora kādu uzaicināt, tad jums cilvēks nepiekritīs, ja viņam nav kaut kāds specifisks intereses, sauksim to tā, nepiekritīs iet strādāt par 2 reiz vai 3 reiz zemāk algu. Jūs vienkārši viņu nevarēsiet uzaicināt. Savukārt tie, kas strādā valsts pārvaldē, viņi ir pieraduši pie tām darba samaksām, kādas tur ir, un tur to jautājumu risināt ir vieglāk. Man liekas, ka darbs valsts ieņēmuma dienestā pie tās visas saimniecības, pie visas atbildības, viņš pat, ja maksā 8000, vienalga, ja tur strādā par algu, tur nekas nesanāk. Tur jābūt ir tādai hobiju pārliecībai. Tāpat kā pilsētu vadīt, ja? Ja tu te strādā par algu, tad te nav ko darīt. Tev jābūt dzīvei, tas ir dzīves aicinājums uztaisīt foršu pilsētu un viņu attīstīt. Ja? Un to nevar. Es tā to redzu, un es domāju, ka darbs vadībā tas ir taisni tā.
Iekasēt nodokļus, nepieļaut kontrabandu, PVN tur neizkrāpt un tā tālāk. Jā. Tur jābūt kaut kādam tādam. Tāpēc es domāju, ka tur neatrisinās jautājumu ne 3000 alga, ne 8000 alga. Vajadzīgs ir cilvēks, kas gatavs sevi ziedot šim kaut kādam mērķim, ideālam. Tur jābūt ideālistam savā ziņā. Cik tādu uz zemeslodes ir, un tā skaitā Latvijā, grūti spriest. Ja jūs tur sāksiet nākt darbā pulkstens 8 un 5 iet mājās, jā, kas tas tāds? Tur ir jāstrādā, jā, no 8 līdz 10, pirmie 3 gadi vakarā. Un arī sestdienā jāstrādā. Un jāstrādā ir visiem vietniekiem tādā režīmā. Un nodaļu pārvalžu vadītājiem tādā režīmā jāstrādā. Tā. Jā, virsstundas, pa kurām nesamaksā. Neko darīt. Tad jūs varat cerēt uz kaut kādiem rezultātiem. Ja tā kā premjers Repše pulkstens 5 beidza darbu un brauc slēpot pirmajā darbības gadā, tad jūs neceriet, ka valsts attīstīsies. Jā. Tad jūs varat ar viņu runāt par kādu slēpju ziedu šokar lietosim. Tāds mans tas viedoklis. Un jāsaka, ka situācija man vidā ļoti nepatīk. Jau ir vairāk kā pusgads bez vadības. Varbūt Petersone mazliet vēlāk aizgāja, bet faktiski darbs tika paralizēts. Es domāju, ka tas, kā reaģēja uz to, ka tur kādi divi viddarbinieki bija iesnieguši amatpersonas deklarācijā ierakstus, kas radīja jautājums. Tas nedrīkstēja izsaukt šovu ar milzīgām rotācijām, ar vispārēju neusticību, ar tādu milzīgu ēnu pār dienestu. Ja grib diskreditēt kādu vadītāju vai kaut kādi tādi mērķi, tā var darīt, bet tad jūs paralizējat arī to dienestu. Tā nedrīkst darīt. Tādā gadījumā, ja kādam nesaprotama deklarācija, tur ir kas pārbauda. Pārbauda, uzdot pārbaudīt, termiņu iedot un iedot atskaiti. Tad redz, ja tur nav problēma, tad pasaka, mēs pārbaudījām, problēma nav. Ja ir problēmas, tad jāvērtē, kas tās par problēmu, kāpēc viņas radušās, un tur jau var būt dažādas sekas. Tur var būt sekas administratīvas sots, tur var būt krimināla atbildība, tur viss kaut kas tam līdzīgi. Jūs esat dzirdējuši kaut ko par to deklarāciju pārbaudas rezultātiem? Ko? Nav? Kāpēc nav? Pusgadu laikā nevarēja pārbaudīt? Redzat. Un redzat, tad, kad pārvērš valsts pārvaldi un valsti par šovu elementu dažādu grupējumu cīņās, un ja tajā iesaista valsts amatpersonas, augstas amatpersonas, tas ir ļoti slikts stāsts. Tagad mēs saprotam, ka, protams, ka labā gadījumā oktobrī tur būs kāds. Nekādu jūs ģēniju tur neatradīsiet. Gribu iepriekš jau brīdināt. Ja? Visi ģēnijas jau ir aizņemti. Lūk. Un tā, ka tur, piemēram, starp 4000 darbiniekiem vida, kas strādā, nevar atrast vienu pietiekami labu administratīvu vadītāju, kam var uzticēties. Es tam neticu. Ja tur no 4000 nevienam nevar uzticēt, pagaidi, tad vajag likvidēt to kantori un taisīt no jauna, no nulles. Pareizi, ne? Vienkā. Tā kā man liekas, man viss tā situācija ļoti nepatīk. Jā, bet vienlaicīgi mēs ļoti labi saprotam, ka tur spēlē ir uz likmēm simtiem miljonu eiro vērtībā. Spēlētāji ir ļoti bagāti,
ļoti naudīgi, ļoti sauguši ar spēka struktūrām. Nu, līdz ar to tur nav vienkārši. Un faktiski, man liekas, galvenā problēma ir tāda, ja atrod tādu Don Kihotu, principiāli. Un viņam jārisina kaut kādas problēmas ar izmeklētājiem, ar operatīvo darbību saistītām. Pie kā viņam griezties? Viņi paši saka, nav pie kā griezties mūsu valsti. Pie prokuratūras nevar, pie Knāba, nu vismaz tāds, kāds viņš vēl bija ar Jurašu un Strīķi priekšgalā, nevar. Drošības policijā arī problēmas. Tā. Un tagad par konkursiem. Jūs esat dzirdējuši, ka CRU priekšnieki izvēlas konkursu kalpībā? Ko? Amerikāņi. Un vēstniekus? Un kāpēc viņus nomaina, kāda nomainās prezidents? Tas ir cirks. Tās ir cirks. Kāds konkurss? Ko jūs te mažojaties? Struktūru, kas atbild par budžeta iekasēšanu, ja? Un jūs uzticēsiet pēc kaut kādiem privātu firmu, jums atradīs kaut kādus tur kritērijus, pēc kuriem un tā. Nu, ja jums ir kombains, kas maksā 100 000, jūs ko konkursu kārtībā kombainieru atlasīsiet pēc anketas vai pēc kā? Jūs viņam uzticēsiet? Ko? Un tas ir šovs. Mēs visi to saprotam, ka tas ir šovs, tas ir blēņas. Ja? Nu. Kāpēc neizvēlas šito te armijas pavēlnieku konkursu kārtībā? Ko? Blēņas tas viss, jā, tā. Un, protams, es saprotu, tur visādi sorosisti, visādi spēki, kas grib izšakarēt Latviju, lai viņi nevarētu normāli funkcionēt, jā. Tas, kas ir vadītājs, tam arī jāizvēlas tie cilvēki. Un tā ir viņa personīga atbildība. Un neviens viņam to personīgu atbildību atņemt nevar. Un nedrīkst. Un, ja ministrs atbild, nu tad viņš atbild. Ja vajadzīgs valdības balsojums, tas nozīmē, ka nepietiek ar to, ko domā ministrs. Vajadzīgs ir valdības atbalsts. Lai būtu valdības atbalsts, protams, jābūt ir arī politisks atbalsts. Bet politisks atbalsts jābūt ir politikai, kādu plānu realizēt konkrētā nozarē, nevis uzvārdam, kas tur ir strādājis kaut kur, kaut kāda privāta firma, kaut kādu anketu atrada viņa. Blēņas tas viss. Nu, žēl skatīties uz valsti. Šitās. Jā. Savukārt, protams, vienotībā, jo ilgāk tur ir bardaks, jo labāk. Nu, visi saprotams. Un ko viņi apvainojas? Nu, kas te nesaprotams? Tu visi zini, visa Latvija, kas ar to nodarbojas, visi ļoti labi zina. Viņi tur mēģina lūpu uzmest neveiksmīgi. Piebalgs, protams, tur tūmā nav bijis, tas ir taisnība. Jā. No pārējie, kas tur runā, nu, ko viņi mažojas? Mēs tak visi to labi zinām, visi labi saprotam. Kurš bija kurators, kurš bija kasieris un kurš vispārējais. To visi zina, tikai izliekas pa beigtiem. Arī teātris, māksla.